Vai vienmēr jāpērk dārgākais feeders? Vispār par kātiem, bet šoreiz par feederu. Vai tā ir, ka vienmēr tas dārgākais ir tas labākais? Un atkal tradicionālais vārds. Protams, nē. Ar tām cenām kātiem un feederiem ir tieši tāpat kā spinningā, kā visur. Ja jūs esat tikai feeder cepmanis, gribat makšķerēt sportā, jums ir svarīgi, lai jūs tāds teiksim, tā smalku lietu cienītājs, tad, protams, jums ir jāskatās uz to dārgo galu. Bet, ja jums feeders ir tikai viens no copes veidiem, ar kuru jūs kaut kādā periodā ķerat zivtiņu, teiksim tā pavasarī tur pludiņu vīmba, pēc tam kaut kāds atveram līdeks, un pēc tam vasarā kaut kur tālu aizmest uz feederu uz Brexīti, un pēc tam atkal kaut kur. Ja? Tādā gadījumā noteikti nav nekādas vainas tie vidējās klases feederiem. Tātad feeder cenas. Tādos lielos vilcienos. Mēs esam Zebra Master veikalā, tāpēc man īpaši arī nav ko tur daudz meklēt. Es skatos plauktā. Pilnvērtīgi feeder ar 100 gramu, 200 gramu testu, 290, 120 gramu testu, sākot no kaut kādiem 39, 49, 90, 59, 60, 70 eiro vērti kāti. Skaties uz viņu, piekasīties jau nav. Viss, pilnīgi absolūti ikdienas copēji. Absolūti pietiek ar vidējās klases kātu, tātad cenās, teiksim tā, lai viss būtu un būtu jau virs vidus, tātad kaut kur no 60 eiro par kātu, jau 60, 70, 50, kaut ir es teiktu tā, virs 50. Virs 50 eiro kāds jau būs ļoti labs kāds. Tātad, kur ir starpības starp dārgajiem un lētiem kātiem? Protams, dārgie ir vieglāki. Vieglāk, jo izmanto augstākas provas grafītu, bet dārgie kāti ir trauslāki. Atcitienā nepiedos kļūdas kaut kādas, tad jums aizķersies, kaut kur aizmirsīsies, vai aizskatīs spole, vai metienā, vai aizmirsīsies attaisīt lociņu. Un dārgais kāds var klikšķus taisīt. Tāds arī grafīts kāds, bet tikai kur grafīts ir vairākas aizķels, viņš piedos to kļūdu, viņš vairāk nomortizēs. Plus rezerve. Ja? Plus tas, ka rezervīte tajos, es negribās viņus saukt par lētiem, jo tie tādi vidējās klases kātos, jaudas rezerve vienmēr būs nedaudz lielāka nekā augstā gala, biezā augstā gala kātiem. Ja? Jo to jau arī ražotājs ir paredzējis, ka šie kāti būs pamatā izmantojami cepē, kur tu vari sākumā paķert tur breksi, pēc tam jābrauc karpā, brauc karpās, pēc tam kaut kāds samiņš uz grunta. Ņemam to pašu kātu, vienkārši uzliekam nopietnāku auklu un ķeram arī samiņu. Tā kad es gribētu teikt, ka tie vidējās klases kāti, viņiem ir daudz plašāk pielietošanas iespējas. Kā piemēram. Kongarīts 49 eiro. Karbamaks. Viņš ir nedaudz resnāks. Viņam ir, kur veidojās cena? Pat uz vienādu, kā jau es to nereiz esmu jau teicis, uz vienas un tās pašas blankas var uztaisīt kātu pa 50 eiro, pa 70 eiro, pa 100 eiro un vēl pa 150 eiro. Tikai uz riņķu, uz spoles turētāju, uz roktura rēķina. Jo katrs šitie ir tādi absolūti vienkārši, bet cik normāli plītā jaukla izmantojam normāli riņķi. Viņas var uzlikt tur Japāņu super viegls, super uz smukas kājiņas ar gravējumu iekšā, un tas riņķis vien maksās jau apmēram tik, cik tagad viss kāds maksā. Tāpēc nebaidieties, ja jūs gribat tikai pamēģināt kādu copas veidu, jums vai tas arī teiksim tā, nav brīnumi. Ziema priekšā diezgan grūta būs, un nav tie vieglākie laiki. Un noteikti nevajag, lai copētu, nevajag vienmēr spiest uz dārgāku inventāru. Noteikti. Ne jūs šajā gadījumā, ja jūs zinat, ko darīt, aizmetīsiet jūs tikpat tālu zivī tur teigalā. Pilnīgi vienalga, cik maksāja tas jūs kāds un kas uz viņu rakstīts. Pilnīgi vienalga. Tāpēc droši
Skatāties uz savām iespējām, braucat veikalā, prasat padomu pārdevējiem. Pārdevēji tomēr ikdienā saskaras. Pat ja viņi nav zvērināti fīderisti paši, viņi ikdienā saskarās ar ļoti daudz dažādiem pircējiem. Man atnāk sportisti. Teiksim, konkrēti šajā veikalā arī es esmu ceturtdienās un mēģinu stāstīt. Tāpēc droši brauciet uz veikalu un tiksim galā. Arī var 100 eiro, pat 90 eiro iekļauties ar kātu, spoli un auklu. Noteikti var.